vai jūs esat par drošu kontaktu? Man sauc Magnus Ceriņš, un šīs certificētais elektriķis Jānis, kur jūs jau ļoti labi zinat, viņš mēģinās neatrauties pa pirkstiem arī šajā reizē. Un mēs iesim pie Niklauna Mičuļa pārliecināties, vai pie viņa elektrība spēlē pēc noteikumiem. Man šķiet, ka tās ir tās durvis, kurās mums ejam meklēt. Tuk, vai Niklaus ir mājās? Oho! Čau, Niklaus! Čau! Labdien! Ziniet, kur man zvanīts, bet labi, ka neglanznājāt, jo viņš nestrādā. Tā kā nākt iekšā droši. Tā nav pirmā reize. Godīgam jābūt. Ejam iekšā. Tūlīt pat mēs ķersimies Zinikam klāt. Tavam kontaktam skatīsimies, vai tavs kontakts ir drošs viens no visiem, vai visi pārējie, un vai tiešām elektrība šeit nedara kaut kādas muļķības. Jānis, certificēts elektriķis, kur ir. Arī trompetists. Čau! Viņam sanāk, un viņš ļoti labi šo izdarīs. Es tev uzdošu pāris jautājumus, bet izskriesim cauri visam. Noģērbamies un sākam ar elektrības to sadals. Jā, skatāmies, kur tā strādā, vai tas tikai pirkstos vai mutē, vai tas arī kaut kur citur ir sienās. Skaps, kur ir augšā. Jā, viņš tādā interesanti. Varbūt tu zinās. Tu viņam klāt netiec? Nu, nē, es neesmu pirms porziņas, bet kāpnes man ir, jā. Tā kā es varu, jā. Es ar savu 1,42 m. Tev principā neinteresē, kas tur ir. Nē, interesē. Man vienkārši bail līst, Jens, ko sačakarē. Jā, turies, tev gan jau pieredze ar šo ir. Ko tu tur redzi? Kas tur ir? Nē, te ir arī vismaz labi sazīmēts, vismaz kādi. Kurš automāts uz kurien aiziet? Tas jau ir labi. Tas jau ir labi, jā. Tas jau ir bonusiņš, pluspunktiņš. Jā, teiksim tā, jā. Vai tur ir tas noplūdis, ko tu stāsti? Nē, šeit tāda nav. Kāds noplūdis? Tad respektīvi... Man nav noplūdis, nekāds noplūdis. Pēc jauniem noteikumiem mums visur tagad ir jābūt pie ievada noplūdes automātam. Tas ir tā, ja tu kaut kur pieskaries, ja ir kaut kādas bojājums vadam, viņš uzreiz atslēdz vaļā. 30 mA tas daudzums, kur uzreiz atsit vaļā. Niklau, stāsti tā, guļamistabā, cik kontaktu, cik pagarinātāji un vai tu tur jūties droši par savu elektrību? Drošs absolūti jūtos, bet es domāju, mēs varam paskatīties, jo tur ir gana. Man ir gana kontakti, visādas kameras, droni, baterijas, tur visādi lietas jālādēs. Šis jau ir tāds pieticīgais mans variants. Parasti šeit ir daudz vairāk. Te ir pasties no viena iziet. Tas no šitā iziet vēl 3, te ir vēl. Šito tu atstāji, jā? Vienmēr atstāji. Šis man tā ir, jā. Iespraud un ej projām, nespraud ārā. Jā, principā. Bet tu zini, ka tu patēri elektrību šitā arī, jā? Jā, bet es vairāk... Man nav nevis žēl maksāt. Pareizi. Bet man vienkārši vajag, lai viss ir tā kā vajag. Lai es varu būt ātrs, zibenīgs, ziksnīgs, elektrisks. Tev varbūt te vajag vienkārši slēdzi, tā kā slēdzi kontaktam iespējams. Tas tā nav slikta ideja. Piemēram, lai tev viņam visi sastāv. Man iedeva vienu neslikta ideja. Tā arī gudrā būt. rozetē, kuru tu vari atslēgt un tev visu laiku, piemēram, viņš negrib raustīt iekšā ārā. Varbūt varētu uztaisīt tādu, ka automāts, zināt, telefonu. Nu, ja tas tev gudrā rozete. Tādu varētu vai nevar? Jā, mierīgi tagad forši ieliekās iekšā un šito atkal tu iespraud iekšā. Tā kā starplika. Jā. Tāds forši. Bet kā, man viegli vizuāls, prosti slēdzīts ir? Nē, nav, tu no telefona. Nē, slēdzīts arī viņam ir klāt, bet tu no aplikācijas arī var telefonam redzēt, ieslēgt, atslēgt. Un ja tu esi aizgājis, aizskrējis, tu var paskatīties, neizslēdz, izslēdz, viss kārtībā. Jā, daudz cilvēki tādus izmanto viedās tehnoloģijas elektrības sakrā mājās. Neteiksim, ka daudz, bet nu jau aizvien jau. Tu iesaki tādu izmantot? Jā. Skaties, šis ir viens no maniem mīļākajiem iekārtām. Tā ir termokamera. To var pārliecināties, cik daudz siltums rodas tavā... Karstu. Jā, un ar to paskaties, redzi? Ej, tu nost! Wow! Ej, tu nost! Šito atstājiet man. Šitais ir labs. Viņš māra, kā pēc attāluma tuvāk pieliec, tad būs precīzāk. Ja tu paņemsi tālāk, tad neprecīzāk. Bet redzi, kā spogulī atstarojas siltums? Nē, jo spogulis atstaro. Wow! Šobrīd tad šitais te ir tas, kas visvairāk tako, jā? Un kurā momentā, cik tas būtu vispār traki? Kurā brīdī šitās būtu temperatūras, kas nav vajadzīgas? Tu redzi ļoti liels temperatūras starpības. 40, 50, 70 grādi. Bet, te ir 24 grādi. Bet šis vēl ir ok? Te ir ok, jā. Mēs tagad pamēram spriegumus.
Spriegums kontaktos ir, bet uz zemējums mums nav. Elektrība šeit te droši. Mums ir droši, jā, šeit. Vai mēs šeit varam Mēs vēl noskaidrosim, jā. To mēs vēl nezinām. Mēs vēl nezinām. Mums jāmeklē vaina. Šis ir interesanti, jā. Šis jau man sāk patikt. Putekļi nav. Man jau izstāsta super, bet kas tur nav labi? Šitien, jā, te ir tikai 2 vadiņi. Principā to, ko vairs nekur neizmanto, zemējumu vadu vēl. Aha, vecā sistēma vēl. Vecā sistēma, jā. Ko tas nozīmē? Tad, kad te taisīja remontu, elektriķi nepasauca? Vai vienkārši uzlika jaunas rozetītes un paldies uz redzēšanos? Nē, 2 vadus vienkārši atstāja, 2, nevis 3 dzīslu vadiņu, bet 2 dzīslu vadiņu. Tas nozīmē to, ka viņam vajadzētu tagad pārvilkt elektrību mājās? Visi vadi jāpārvalk? Palielam no drošības viedokļa, jā. Ar zemēm kopā ar zemēm. Jā, viņam pēc būtības nav zemēm mājās. Zemēm vada nav mājās, jā. Wow, šis nav droši. Tas nav droši, jā. Pastāst man vēl vienkāršāk. Tātad, cik man ir palicis? Pastāst man vēl vienkāršāk. Nē, viss ir labi līdz brīdim, kamēr iekārtā kaut kas nav. Aiziet pa pieskaru, vai ne? Pa pieskaru, jā, un tad tur degs vienkārši. Piemēru kādu iedod man, kas man ir? Zemēm mats arī domāts. Lai novadītu elektrību prom no tās problēmas. Vaļā, jā. Ej, tu numast. Iedomājies, tev ir televizors, kas tev tu esi aizmirsis viņu izslēgt, viņš tev pats automātiski nav izslēdzies, televizorā notiek kaut kāds gļuks, kaut kāda problēma. Īsavienams, viņš sāk kaut kur kūpēt. Mājā, kur ir tas 3 dzīslu vats un zemējums, tad uz elektrības skapa aiziet, teiksim, tā signāls, kas uzreiz atslēdz elektrību mājās, viss vairs nav. Un šajā gadījumā tev nekas neatslēgsies, turpinās kust, dzirksteļot, iespējams degt, un tad jau aizies, aizies, bet teorētiski degs. Bet degs, jā. Vispār ļoti nopietni. Ļoti vērtīgi. Nekad dzīvē nebija aizdomājies. Labi, jā, tagad, lai šito visu nomainītu, kurš ir atbildīgs, es varu zvanīt sadales tīklam, teikt, hei, dodiet man jaunas vadus, vai zvanu sev, ja man pieder, vai zvanu pārvaldniekam, īpašniekam. Nē, šitas viss attiecās tikai uz tevi. Tu te dzīvo. Jā, es esmu liela loterija uzvarējis. Tā ir tava elektrība, tā ir tava atbildība. Tava atbildība, jā. Tava atbildība sākas pie namdurvīm. Tur, ārā. Tikko, kā ienācāt. Tā viss tur atbildība arī bija. Jā, viss tā ir tava atbildība. Paskatieties kaut ko vēl tev. Man jau ir bail, jūs vest tālāk. Vans istaba lūgtumi. 740 ampēri, 31 ohms. Ko tas nozīmē? 40 ampēri, tas nozīmē, ka tavs automātiņš, kas ir uzstādīts, aizsardzības automātiņš, viņš nostrādās. Ja te būs kaut kāds izsavienojums, ja būs kaut kas, tur. Tad to te šmuca nav? To te šmuca nav. Ļoti labi. Ejam uz virtuvi, skatīsies, kas tālāk. To te šmuca nav. Tas ir labākais, ko var dzirdēt. Tad virtuve tas smagākais parasti no rozetēm. Kur mums ir vēl rozetes? Jā, tur ir diezgan, tur es spraužu visu kaut ko iekšā. Pasties, kā elektrībā aizgāja, var redzēt pa vadu pilnīgi. Jo tur iet tosteris, tur iet šis, tur iet mikroviļņu krāsnes, tur iet blenders. Dažreiz viss iet vienā mikslī, konkrēti. 15 ir labs, jā. Sanāk, katrs atsevišķi jāvēr. Tas kontakts nav tur vienkārši viens vienotais viss. Nē, tāpēc jau ir tur ik pa 10 gadiem pēc noteikumiem instalācijas mērījumi jāveic. Tad ir ar aparātiem atnāk. Bet tas ir, to veids ko? Kas? Visa māju lapsēm? Es pats to daru un... Tu zvani savam mīļākajam elektriķim, kurš tev rekord šajā kopš šī brīža ir Jānis. Jo man mīļākais elektriķis arī ir Jānis. Es tagad, zini, paldies šīm burvīgajām iespējām dzīvē, ka ar šādu cilvēku mūs saviet kopā. Jā. Jo, tev noteikti, ja kādreiz vajadzīga ir konsultācija, vismaz reiz 10 gados. Jā. Ja par elektrību, es ceru, ka reiz 10 gados, bet tā mēs varam arī biežāk kādreiz. Bet ne tikai 10 gadi, tur jau jāskatās. No kopējās situācijas, vai ne? Ja tev kaut kas sāk švirkstēt, tu dzirdi kādas smakas varbūt, tas jau ir jau biedēji. Tev ir īstā, ka tev tā kā gaismiņa ir spilgtāka un tad tā kā... Nē, par laimi šajā dzīvoklī es esmu pārvācies 13 reizes, 13 dažādās vietās dzīvokļus kaut kur. Man ir bijuši tādi dzīvokļi un vietas. Bet šajā, kur es dzīvoju, paldies, tā nav. Kas notiek? Ja tā raustās vai kaut ko, tas ir?
Tas jau ir slikti, tā jau ir zīme uz to, jā, ka kaut kur kādi vadi ir kaut kur bojāti, kaut kur kāds kontakts trūkst. Nu tā, Wow, šitā ja visa rozeta vienkārši tikko nogāja tā arī vienkārši. Tad mēs varam redzēt, ka ir 3 vadi. 0, fāze un zemējums. Šitas vidējais ir zemējums, jā. Te viss ir labi. Šeit ir drošais kontakts. Šeit ir drošais kontakts. Apsveic, Niklāu, vēl viens drošs kontakts. Te arī virtuvē šmuts arī nav. Virtuvē šmuts nav. Protokolu mēs sastādīsim šodien. Aizpildīsim visus datus, samērīsim tev. Parakstīsim tālākās darbības rekomendācijas. Tad var meklēt, kurš grib nākt taisīt. Es pirmoreiz dzīvē laikam teikšu, kā es gribu protokolu. Pirmoreiz dzīvē teikšu. Uz ceļai savādāk, jā. Piekrīt tev. Cik drošs kontakts ir Niklāvam? Viņa dzīves vietā iedod no 0 līdz 10 to tavu vērtējumu, tavu elektrokoeficientu. Es ceru, ka ne 0, tas būs vispār. Apsveicu. 0 nav. 7. Slikti nav? Ir labi? Uz izcilību ir kur tiekties. Nu, vienmēr jau ir kur tiekties. Niklāu, mīļš tev paldies par to, ka ielēd vispirms iekšā savā. Absolūti, super. Prieks par tavus kontaktus un paliekam drošā kontaktā. Paldies, ka bijāt mani līdzstrāvā, mainstrāvā. Mēs bijām šeit strāvojām. Jā, mums, man liekas, nākamais jau klients gaida vispār. Līdz nākamajai reizē tiekamies. Čau. Čau. Ejam tālāk, jā? Kārtībā. Es eju mainīt kontaktus. Drošība sākas ar zināšanām, un baigi svarīgi ir tas, ka noskatoties šīs 3 sērijas, kur mēs bijām pie Niklāva, pie Baibas un pie Egitas, varēja novērot dažādas lietas. Un atcerieties, ka šis cilvēks, ja, Jānis vai jūs Jānis vai jūs Pēters, jebkurš certificētais elektriķis, jums ir ik pa brīdim jāpiesauc pie sevis uz pārbaudīti, vai ne? Un vēl viena svarīga lieta – jūsu atbildība sākas no jūsu namdurvīm. Tas ir jāpatur prātā un atcerieties, sargāsiet sevi, arī vispārēji jūs sargās. Tāpēc aicinu pievērst uzmanību ikvienam par saviem drošajiem kontaktiem. Galvenais, lai nedzirksteļo un viss ir bez dūmiem.